Sveiki! Mani sauc Normunds Stivriņš, es esmu ģeoloģijas doktors, esmu profesors un vadošais pētnieks Latvijas Universitātē, pētnieks Tallinas Tehnoloģiju Universitātē, Ezeru un puru izpētes centrs valdes loceklis, kā arī zinātniskais konsultants Ciela Flora. Kaut arī jūlijs ir bijis lietains un varētu šķist, ka nekas nenotiek, tā gluži nav, jo Ciela Flora piedalās ļoti daudzos dažādos aktuālos pētījumos, kas ir svarīgi ne tikai pašai kompānijai, bet arī nozarei un pat valstiskā līmenī. Viens no šādiem aktuālajiem projektiem, kas norit jau otro gadu, ir kūdras substrātu eksperimenti. Un šajā gadījumā Ciela Flora sadarbojas ar stāda audzētavām, tādām kā Latvijas valsts meži, Liepas, Dārzkopības institūts un citām stāda audzētavām un skatās, kā augi uzvedās, kā attīstās un kādā kvalitātē aug dažādos substrātu veidos. Un šajā gadījumā salīdzinām 100% kūdras substrātu ar kokšķiedras kūdras substrāta maisījumu. 2 gadu garumā, veicot šo eksperimentu, mēs esam ieguvuši fundamentālas zināšanas, kas principā ir empirisks pierādījums, cik veiksmīgi mēs varam izaudzēt dažādus augus, tā skatā koku stādus, 2 veidu substrātos. Eksperimenta rezultātā esam ieguvuši neatsveramu zināšanu bāzi, kas kalpos tālāk, lai attīstītu šos te jaunos substrātu veidus. Plašāk par šo eksperimentu un rezultātiem jūs varēsiet iepazīties tuvā nākotnē, kad mēs šos rezultātus publicēsim zinātniskā, recenzētā, starptautiskā žurnālā. Jau kopš 2015. gada Ciela Flora veic dažādas eksperimentus tieši rekultivācijas veidu meklēšanā, un te varētu minēt svagnu audzēšanas eksperimentus, mežu stādīšanas eksperimentus un arī niedru un vilkvālīšu audzēšanas eksperimentus. Veicot paludi kultūras praksi, jeb lauksaimniecību un mežsaimniecību mitros apstākļos, mēs varam iegūt virszemes biomasu katru gadu, un no šīs biomasas jau var ražot jaunus produktus, kas ir potenciāls tālākai ekonomiskai izaugsmei pašai kompānijai. Un otrs svarīgs aspekts šeit būtu, ka virszemes biomasa tiek novākta, bet apakšējā daļā notiek jaunas kūdras veidošanās un saglabāšanās. Tādā veidā mēs veicam šo te duālo pieeju, sociālo-ekonomisko un arī dabai draudzīgo pārvaldības veidu. Un visbeidzot, varu minēt, ka pateicoties Latvijas Universitātes fonda mikrotīkls projekta finansējumam, esam ieguvuši iekārtas CO2 mērīšanai, kuras mēs plānojam izvietot tieši Kaiglu purvā, izstrādātajā daļā un dabīgajā daļā. Šī projekta mērķis ir noskaidrot, cik CO2 uzkrājās vai izdalās dabīgajā daļā un cik tad izdalās iegūs rezultātā no šiem te kūdras iegūs laukiem. Jo šāds te pētījums līdz šim nav veikts Latvijas teritorijā, un šie ir jaunākās paaudzes CO2 mērītāji, kuri mēra šīs gāzes nepārtraukti 24 stundas diennaktī un visu cauru gadu. Un svarīgi uzsvērt, ka šie dati ir unikāli un tiks izmantoti ne tikai pašas Ciela Floras kompānijas ietvaros, bet noderēs gan Latvijas valsts mērogā, gan arī nozarei kopumā, jo tas dos mums izpratni, cik daudz tieši šīs gāzes CO2 izdalās no kūdras iegūs vietām, salīdzinot ar dabīgām teritorijām. Šīs aktivitātes tiek veiktas, lai Ciela Floras lēmumi būtu zinātnē balstīti, ekonomiski un ilgtspējīgi.